Čau visiem šovakar lietainajā laikā. Tagad baigi ārā līst, un tā kā nav ko ārā darīt, mēs esam mājās. Mums te vispār nodarbe. Var sakot, tūlītās atrādīšu outfitus. Tā kā es te vairākas dienas biju vintage shoppingā, protams, es domāju, ka es atnākšu mājās, tad es atkal paņemšu, novilkšu to visu, un tad paņemšu tur, sakārtošu, sadomāšos, kā es varu vilkt, un es jums rādīšu. Bet es saprotu, ka, tāpat jūs saprotiet, ka katram cilvēkam, kas nopērk kādas drēbes, viņam ir sava saprašana, kā viņas uzvilkt. Bet, tā kā tagad bija Vintage Humana, Vintage Humanā ir vienmēr lielas atlaides mēneša beigās, un te jūs varat aiziet kaut ko nopirkt sezonai. Ja jūs gribat kaut ko tagad atrast stilīgu, tad tagad ir tas laiciņš tur pamedīties. Var sakot tā, biju Vintage Humana. Tagad sāksim no sākuma, ja? Pirmā diena bija tāda, kad tur jau bija pa 5 eiro. Tā, ka tu aizēji uz 2 Vintage Humanām, tu pastaigā un paskaties, tu jau saproti, ka tur ir pilns ar drēbēm. Un tiešām zinot savu skapi, zinot savu garderobu, zinot, kas tur iekšā, tu tur baigi domā, tur vienkārši nekā nav. Ir bieži brīži, kad tu vienkārši ej un tur nekā nav. Tātad, biju šodien, biju 2 dienas atpakaļ, kad bija pirmo dienu atlaides. Tā man ir tādi interesanti pirkumiņi. Kaut kas, protams, laikam specifisks. Tā, sāksim ar pirmo, ko man ir koka pakarām. Es esmu iepirkusi koka pakarāmos Pepko. 7 pakarāmi pa 4,50. Viņi baigi labi darbojās tagad. Un, protams, kad es nopirku baigi foršo žaketīti, es noņemšu viņai birku nost, protams, un es to pateikšu uzreiz, kad šī žaketīte ir nopirkta 3. dienā jau, tagad, kad bija vakar es viņu nopirku, es viņus vienkārši neatrādīju. Un, protams, es nopirku samta žaketīti. Kāpēc man ir nopirkta samta žaketīte? Tāpat nav samta žaketīte, tā ir tāda jaciņa, kuru tu vari vienkārši uzvilkt. Viņam, protams, ir ar rotājumiem, bet kas bija baigi stilīgi, viņa ir no zīda. Tu saproti? Jā, tas bija pa 4 eiro. Pa 4 eiro, kad bija pa 5, tagad bija pa 4, tāpēc tam būs pa 3, un tad būs pa 2, un tā tālāk. Un es domāju, kāpēc lai nenopirktu tādus baigais outfits. Pasties, viņš kā uztaisīts, viņš ir ražots. Viņš ir made in China, bet viņš ir īstais zīds. Bet tu pasties, kāda apstrāde. Tas nav nekāds fabrikas ražojums, ka tur baigi fabrikā neviens tā neapstrādā. Tas ir pokcaurumu mala. Un es saprotu, ka man viņu vajag paņemt brīvajam laikam. Kad būs siltais laiciņš, es uzvilkšu ar džinsām. Protams, ar tumši zilajām, kā tagad modē. Denims un, protams, kā jau es teicu, ka džinsas, denima materiāli, visi, džinsu materiāli, tas ir strādnieku apģērbs, bet, lai šis strādnieku apģērbs paliktu maigāks un elegantāks, tu vari nopirkt kaut kādu samta izstrādājumu. Tā var būt blūze, tā var būt žaketīte, un tā var būt arī kaut kāda žakete, kas ir labi ar samtu. Ja tā ir žakete, tu vari pat viņu vilkt 10 grādos. Apakšā kašmēra džemperi, un tev nebūs augsti. Tu saproti, tas ir pārbaudīts. Un, protams, ka šo samta žaketīti, šelāšoša pašoše, izsaselašošu, kaut kā bija tā treniņi. Šels. Var sakot, ļoti skaisti izdekorēts. Pat pilnīgi kaut kādiem akmeņiem. Šī žaketīte, kas var būt ar viņu? Viņa var būt arī evening. Vakar iziešanā apakšā uzvalku kaut kādu topiku, kaut kādu zīda vai flitteriem vai vienkārši melnu viskozes un uzvalku tādu. Nākošais. Ejot garām, un, protams, atceroties to, ka man ir samta žaketīte, kaut kā man pēkšņi nāca prātā,
Man ienāca prātā, kad es iegāju un ieraudzīju bikses, šodien ir pa 4 eiro. Es domāju, kāpēc nenopirkt samta bikses? Man taču ir šamta žaketīte. Kāpēc to nevarētu visu kopā uzvilkt? Man jau ir perfekts vakara tērps īstenībā. Uz operu, uz bāru, uz kaut kādām nopietnām, kaut kādām svinībām. Saproti? Samta bikses, klasika. Man, protams, ir samta bikses, man ir dažādas, man ir ziemīgākas un ir arī vasarīgākas. Šīs ir vairāk plānākas, viņām tāpēc arī šitas pašais kritums. Un samta bikses, protams, var uzvilkt kaut kādiem kazakiem, baigi stilīgi būs. Nu, un tu redzi kaut kāda firma nopietnā arī, ja? Nav nekādi joki. Un tas ir Britu 14. Kaut gan es valkāju Britu 10 un 12, bet atkarībā no modeļa. Un šī gadījumā viņas man ir perfekti. 4 eiro. 4 eiro! Un tev ir bikses. Nākošais. Tātad man jau ir komplekts, saproti? 8 eiro, un tu jau esi apģērbta. Nedomājies? Tagad, protams, modē ir brūnās krāsas un bordo, bet melnais ir klasika, un vienmēr tu melnas drēbes vari pirkt jebkurā gada laikā, un jebkuriem dzīves gadījumiem melnas drēbes tev vajag labi noderēs. Nākošais. Tā kā es esmu dažādu ādas izstrādājumu medījumos, tu jums parādīšu vienu lietu, ko tad es nopirku. Nu, baigi jocīgi, klausies. Gāju garām un pēkšņi. Atkal, viss man ir pakarāmos. Viss ir pakarāmos. Es jums teicu, kad es gribu kaut kādu ādas tādu praķīti, Penny Lane stilā. Nu, un šis ir arī tas praķītis Penny Lane stilā. Tūlīt mēs jums parādīsim, kā tas izskatās dzīvē. Tā, Penny Lane stilā. Paskaties. Kāda vaina? Ādas metālītis ar sinteponu iekšā un mākslīgo kažokādu. Ja tev apnīk šī mākslīgā kažokāda, ko var izdarīt? Tu viņu var noārdi un piešuj īsto, ja nu baigi gribās. Bet, nu, protams, ka šis metālītis, tas bija apmēram kaut kas līdzīgs, ko es meklēju, bet es vēl esmu procesā. Es saprotu, ka mans īstais dream coat vēl ir ceļā, bet, nu, viņš ir baigi labais. Un kāpēc viņš ir baigi labais, es pastāstīšu vēl. Protams, ka viņš nebija tik spīdīgs, viņš nebija tik atraktīvs. Viņš maksāja 4 eiro. Protams, visi gāja viņam garām, bet ko es izdarīju? Protams, kad es viņu iesmērēju. Protams, kad es šodien iesmērēju ar Fantini Pelliteria, ar to kremu, ko mēs te visu laiku reklamējam. Un tas Fantini Pelliteria krems, viņš ir kā tāds losjons priekš sejas. Viņš ir pilnīgi tāds, kas tiešām tu smērē un tā āda paliek mīksta. Nu, protams, ka visas šīs drēbes, ko tu nopērci, un ādas drēbes, viņas ilgi kaut kur glabājušās, ja kaut kur noliktavās, viņas arī iet cauri dažādām dezinfekcijām, protams. Un protams, bet viņām nav jaka nesmird pilnīgi viņa ir jauna. Nu, viņa nav ar nekādu aromātu pilnīgi. Agrāk nāca dažādi second hand un dažādas vintage drēbes, un tagad tu vēri vaļā tos maisus, un tu saproti, ka tur laikam vajadzīga gāzes maska. Tagad ne. Nu, protams, es iesmērēju ar Fantini Pelliteria kremu, un šīs krēms, protams, šodien es kādas 10 minūtes smērēju ar lopatiņu, ievasmērēju kremu, un pilnīgi viņš ir izlīdzinājies. Tā faktūra palikusi mīkstāka. Protams, kad es vēl procesu atkārtošu, jo man ir vēl ādas drēbes, un, protams, kad man ir iedots krems prezentācijai, un, protams, es jums rādu, ka tiešām ir labs krems, un jūs varat tiešām nopirkt kādu boho jaku, vintage jaku, kaut kādu rockera jaku, un ja viņa baigi tur tāda cietā, un kaut kāda tāda baigi lietotā, tad tu iesmērē to kremu, un viņš mīkstina, nu, pilnīgi baigi labi. Nu, un mans sapņu metālītis ir, nu, tas ir tagad tādai sezonai tieši labi. Tu ej pa ielu, tu viņu velc atvērtu, tu vari arī šāli uzvilkt, tu gribi
Bet no džinsām beigu labi. Protams, var apakšā uzvilkt arī ādas drēbes un melnas džemperus, visa melnā, šis pa virsu, vai varbūt visa baltā. Un šis metelītis, baigi labi ādas metelītis ar sindeponu, un viņš ir baigi labais. Tālūk, nu pa 4, nē, šitas ir pa 5, jā. Nē, pa 4. Jā, kad es atnācu otrā dienā, neviens viņu nebija nopircis un iedomājies. Es vēl brīnos, kāpēc neviens nav nopircis, kaut gan cilvēki tādas lietas pērk un cilvēkiem ir interesanti uzvilkt no ādas izstrādājums un pēc tam tas ir līdzīgs boho stiliņam. Pēc tam vēl boho stils ir tagad modē un meitenes vienkārši ir pagājušas garām. Kāpēc ir pagājušas garām? Tāpēc, ka, protams, ka tā lieta veikalā, second handā, viņa tā neizskatās. Viņa nav tā kā no veikala skatloga izgludināta, tur nopucēta, ja. Protams, ja tu nopēc lietu, kas ir kādreiz kādam kalpojis un kāds ar mīlestību viņu ir valkājis, nu, protams, ka tu vari šo lietu nopirkt un paņemt kādus produktus, ar ko varētu restaurēt ādu, ja, teiksim, nu, īcevišķi, ja tā ir kaut kāda firma, ja tā būtu kaut kāda Dolce Gabbana mētelis, un viņš jau būtu tur saplēsts, es vienalga viņu nopirkt, un es viņu, protams, arī restaurētu pati. Nu, nākošais, ko tad es vēl nopirku? Nu, tā kā es tāda rock chick, un es pērku melnos kreklus, man ir visādi uzraksti, tur Pink Floyd un AC/DC, un man visu laiku bija sapnis, es teicu, es visu laiku gribu Guns N' Roses, nu, te mana jaunība, jā, te mana jaunības elki, un es domāju, jo hadīku, lai dabu nekur nav, un es jau viņu atlaidu, un finālā es viņu atlaidu, un te man notrāpījās. Un tagad es biju veikalā vēl pārdevējs, saku, kāpēc nevis nopērts? Viņš saka, maziņš nevienam nedara, visi mēra. Es saku, nevar būt, viņš saka, tev laikam var būs pamaz. Es saku, es nezinu. Es viņu nopirku vienkārši nemērot. Un tur iekšā rakstīts SM. No SM tas ir mans izmērs. Nu, tā kā man tagad ir Guns N' Roses krekliņš. Tas Guns N' Roses baigi labi izskatās ar to boho metelīti. Jā, tā kā prieks. 4 eiro pa krekliņu. Tagad tādas cenas vispār nav. Pat tu aizēju uz Zaru, nopirkt kaut kādu kreklu. 15 eiro, jebkurš Zaras t-shirts maksā. Nu, kaut kādi parastie, kaut kādi pilnīgie polisteri, nu, tur 8. Nu, un tad vēl viens variants, tūlīt parādīšu. Šodien es saku, labi, iesim garām, bet es tur gribēju vienu kleitu. Bet man ir tik daudz kleitas, un es aizgāju tur uzmērīt to vienu kleitu, viņa man nederēja, kaut kā viņa bija baigi stilīgā, itāļu stilā. Bet, protams, es tā gāju, protams, es vienmēr skatos krekliņos, jo krekliņš ir vienmēr vajadzīgs, un arī tematiskie krekliņi ir vajadzīgi. Un pateikšu jums īstenībā, tātad pirmā cena krekliņam bija pirms tam 12. Nu, tu padomāji, ja? Nē, Guns N' Roses pirmā cena bija 17. Nu, un šodien es paskatījos, un es nevarēju paiet garām, bija vēl viens krekliņš. Vēl viens krekliņš, Alcatraz. Alcatraz, jūs ziniet, kas ir Alcatraz, ja es jums pastāstīšu. Kādreiz Latvijā mums bija tāds nightclub, kā Alcatraz, viņš atradās pretī Sporta pilī. Nu, vairāk tas klubiņš nav, bet kas tad ir Alcatraz? Alcatraz ir baigais cietums. Tāds cietums, kur sēž visi baigie mafiozes. Nu, baigie bandžugas, un viņi no turienes vienkārši nevar aizmukt. Viņi tas cietums ir uz salas. Vienkārši tā apsargāts, ka tu nu nekā tur nevari. Nu, tik, ja neviena kādu dronu tev izķersi, tev vēl laikam ne. Un šodien, protams, ka Golden National Park, nu, protams, ar tādu kanatiskie krekliņi ar noplēstajām džinsām un ādas jaku būs baigi stilīgi. Bet šodien biju pazāģēla. Mēs šodien. Tā. Nu, tā. Nu, un šodien ar vīriegām tādā veikalā es saku, ejam mērīt, es saku, ejam pamērīsim tās samta bikses melnās. Un to krekliņu kleitu mēra kleita nedara. Cilvēku nav pirmajā stāvā tādīs merkabīnēs. Un tad ir šitas te, es tagad stāvu to krekliņu, izēju ārā, tad un atnāk tur kaut kā džiks arī meklē drēbes. Mēs ar vīru savā starpā angliski sarunājamies. Es saku, look at this. Es saku, jā, good. Es saku, good kāda Alcatraz. Es saku, I have one more shirt from Alcatraz. Also, ja, man tāds pats krekliņš mājās, vēl viens Alcatraz. Un
Es jums saku, es laikam viņu ņemšu, ja es tā stāvu to krekliņu. Riku, man vēl viens ir Alcatraz. Rok. Te ir rok. Arī. Tā kā Alcatraziešu kalba krekliņš. Un es tā to krekliņu tā stāvu tagad, ja, un tas džiks tā uz mani skatās kaut ko, un viņš tā saprot, ka mēs angliski runājam, iesamies, ka viņš arī bija ārzemnieks, tas džiks. Viņš tur arī ņem kaut kādas drēbes, un es tad viņam saku, jā, es good. Un tas vīrs man tagad saka tā, viņš saka, jā, baigi labais, jā, paņem. Viņš saka, oi, es esmu tur bijis. Nu, tas bija vispār, tas bija kulaks uz acis. Un tas džeks tur tās drēbes, viņš tā paskatījās. Uz Filipu, ka Filips saka, es esmu tur bijis. Viņš padomāja, ka Filips ir sēdējis Alcatraz cietumā. Jokaidī, tas bija smieklīgi, mums tas džeks aizgāja. Es saku, kāpēc es tā nerunāju? Es saku, ir cilvēki, kas saprot angliski. Es saku, varbūt viņš bija ārzemnieks, es saku, un viņš tev tā paskatījās. Bet arī fiks aizvācās. Tā kā tā, nu man ir tagad tāds krekliņš ar logo Alcatraz, tā kā es esmu rockčik, tas esmu meitenē Y2K, tā kā mēs arī 20 gadus atpakaļ, ja 2000-ajos mēs ģērbām visādus kreklus ar dažādiem uzrakstiem, un, protams, visas tās meitenes, kas bija heavy metal un AC/DC vispārējais, un, protams, ka šie visi krekli tematiskie, jā, tātad viņi baigi visi piedarās pie visas šīs trakās kultūras, nu, un ar tumšu zilajām biksēm, protams, jā, kā šogad modē denims. Bikses ir no Zaras, manas personīgās, jā, pirktas kādreiz veikalā. Jostiņa man ir Dolce & Gabbana, velūra brūna, tagad jau aktuāli baigi modē. Nu, bet tālāk, Alcatraz krekliņš baigi labais. Nākošais. Nu, un tam mēs iekavījām viena citā veikalā, pie operas un baleta veikalā. Tur arī humana vintage, un, protams, pasties cena 45 eiro bija pirmā cena. Un te ir tāds kaut kāds plešķīts, skatos, karājās kaut kāds plešķīti man nevajag, man ir, bet es tā pa gabalu skatos, beigais prints. Es jau no tālienes jau pilnīgi redzu, ka tas ir tā kā Fendi, ja? Nu, bet tā kā modē brūnā krāsa un brūnie toņi un oranžais būs tagad vēl aktīvs. Es tagad domāju, jāpastāst pa mēteli. Tā piegāju to pastos, nu baigais materiāls labais. Es uzreiz tā, es pēc faktūrām, kā es meklēju drēbes vintage'os. Es redzu laba faktūras vēl kā, es tur redzu, ka tas ir, es jau jūtu, ka tas ir polisters vai kaut kāda sintētika, es nemaz neskatos. Un es jūtu, ka tas ir kaut kas labs. Nu, protams, cilvēks, kuram ir izglītība. Es esmu šuvēja. Varat smieties par cilvēkiem, kuriem ir profesionāla tehniskā izglītība, ja? Kā man kādreiz viens paziņ teica, fabrikas meitenes. Rekur ir, man ir talanti atšķirt visus produktus, jo man ir izglītība. Profesionāla tehniskā izglītība. Lūdzu, un man ir arī skolā mācīta krāsu mācība programmā bija, arī bija programmā materiālu mācība, kā saka, dependent, important fabric. Смотря какой фабрик, nu tad lūdzu, смотря какой фабрик. Tātad Šveices ekskluzīvo mētelis, modernajos toņos ar šķēlumu. Kas var būt labāks par šo? Galvenais, ka viņš ir tik bieza faktūra, tik biezs materiāls, pasties ar visām pogām. Nav ne kaut kādi tur alumīnija, pasties skaistās podziņas vēl ar skaistajiem dzintariņiem. Galvenais, ka visas, paskat. Nu, protams, viņš bija ielikts pārdošanā 45, kurš tev Rīgā pirks second handā veiteli pa 45. Bet, pa 5 jau var paņemt. Nu, es nezinu, cik viņš maksājas ekskluzīve. Šveicē vispār dzīve nav nekāda lētā. Šīs mēteles ir maksājas ļoti dārgi. Ja mēs tagad pameklētu vintage platformās, nu tad, protams, nu forši vai ne? Nu, pa 5 eiro. Nu, protams, ar brūnajiem velūra zābakiem, tur vēl kaut kādām driebēm apakšā kašmirā džemperīti plāno. Nu, un, protams, arī brilles. Viņu tagad var vilkt, kamēr nav mīnusi, šito var staigāt.
atvērtu. Nu, forši. Nu, redzi, tad, kad tev ir atbilstoša izglītība, kad tu esi mācījusies, kā saka, tad saucamajos padomu laikos šuvēju skolā, nu, mums mācīja to pašu, ko māca augstas klases dizaineriem, jo visi dizaineri ir nākuši no parastām šūšanas skolām, visiem dizaineriem fonā vecāki ir bijuši šuvēji, mana mamma bija šuvēja, individuālo tērpu šuvēja, viņi strādāja ateljē padomu laikā, uz Tērbadas ielas, tam zeltainajā mājā, netālu no Blaumaņa ielas. Tā kā man ir visi amati rokās, un man ir talants atšķirt kaut kur ražotas drēbes, atvainojos, Pērnavas ielā, un arī atšķirt feikās drēbes, ko cilvēki tirgo dažādās platformās un saka, ka tas ir real Italy. Ziniet, man konkurenti nav. Ja tu kādreiz kaut ko nezini, paprast man. Nākošais. Nu, un tā kāda ir mode, un, protams, nākošais pirkums bija tāda Michele Boyard, un protams, dizainere. Mums taču ir tik daudz dizaineru, tu pat nevar iedomāties, cik daudz cilvēki kaut ko šo un ražo. Un ir arī tādi cilvēki, kas ir dizaineri, kas nav pazīstami. Tāpēc, ka dizaineri ir uz katru stūri, ir cilvēki daudz, kas ir mācījušies, bet, teiksim, lai ņemtu un uztaisītu kaut kādu baigo modes šovu, vēl kaut ko, tā ir baigā nauda, tā ir baigā atbildība, ja? Un, protams, redziet, arī ir produkti, kurus piedāvā tik daudz firmas, un tas ir biznes, tas ir ļoti smags biznes, un tu ir liela naudas ieguldījumi. Bet arī šeit ir, redziet, kāda jaciņa dizaineru. Nav Versace, bet nevajag, lai būtu Versace, tu saproti. Kvalitāte, es jau šo jaciņu vienreiz jums rādīju, laikam jau, ja? Tagad tāds apkopojums. Kad es biju veikalā, es tagad pienācu pa meitēm, saku, čau, sen neredzējušies. Es saku, Riku, man es saku, šitā beglabā. Viņš saka, es domāju, ka tur viņi atnāca. Es saku, nē, es tikko paņēmu uzmērīt. Viņi saka, nu pilnīgi izstāstīt, kā tu būtu ar viņu atnākusi. Nu, un pilnīgi izstāst, ka es esmu ar viņu atnākusi, un, protams, ka viņi bija jāpaņem pa 5 eiro, kāpēc nepaņem dizaineru jaku ar čūskas printu modē. Trendus taču ziniet, ja brūnā krāsa, bordo, čūskas prints, govs prints, visi dzīvnieku printi, dabīgā kažokāda, tas viss ir trends un aktualitātes, un viss šitas te saglabāsies, nu, tuvākos, zini, tā kā pie mums jau tā moda Latvijā domār atpaliek, bet šito mēs vilksim vēl 5 gadus, es tev saku. Tāda čūskas žakete, nu tā jau vispār ir klasika. Jakās. Nu, un tad ir vēl viens moments, noslēgums, tad es jums parādīšu. Protams, es esmu cilvēks, kas nodarbojās ar rokdarbiem. Bet, nu, šito nevarēja nepaņemt. Tāpēc, nu, viņa arī bija pa 5, Reku man vēl čeks saglabājies. 15 eiro es iztērīju 3 lietas nopirkt. Pa 5, nu, kāpēc nepaņemt tādu zilu somiņu? Es atvainojos, nokrita. Redzi, tāpēc, kad es tā pareitināju, es jau varu pat uzadīt tādu, es taču ādu, jūs taču ziniet, es tur ādu un tamborai, ko tik nedaru. Un es sapratu, kad vajag ņemt, kāpēc ne. Pirmām kārtām, lai nopirktu šādus diegus, ja, ir tādi diegi, ir tādi džemperi veikalos, ir tādiem diegiem, ir tādi diegi, kas pārdodās, tu vari adīt un tamborēt. Nu jau vismaz man būs kaut kādi tur 10 eiro pa diegiem noteikti, vai 15. Plus koka rokturīši. Saproti? Un plus ieguldītais darbs, ko es esmu ieguldījusi, atdot to visu, ka pa to laiku varēja kaut ko izdarīt citu. Nu, man tāda sumička. Nu, kudai ģom? Kudai ģom? Bet pilnīgi šitā es jau varu iet zābuks vai kas bez zābukiem. Es jau varu iet uz klubiņu tagad, uz kādu klubiņu tematisko. Nu, ko man ir Alcatraz. Vēl vajag forši būt, zini, ar melnajām ādas svārkiem uzvilkt to Alcatraz un virsū kaut kādu to tur kažociņu tādu noplukušu. Nu, rekur, stiliņš. Boho girl.
Tas ir boho vispār. Nu, ko tad? Tie bija mani pirkumi, tā kā atrādījums, tā kā paši varat iedvesmoties, ja, un izdomāt, kas jums ir vajadzīgs un kas nav vajadzīgs, bet galvenās tendences, protams, jūs ziniet, jā, ir kažokādas un āda un arī dažādi dzīvnieku printi. Pēc tam mēs arī parunāsim par nākošā gada tendencēm, kad ielardīsies cilvēki, ar kuriem es taisu kopīgos video. Nu, tas bija arī viss. Nu, ko, piesako Džina Heilī. Alkatras krekliņš, paskaties, kā. Tā kā es esmu tur bijusi. Kāds ir bijis Alkatras? Tagad tas ir muzejs. Jā, ja tā papras vīram, viņš visu zina, viņš visur ir bijis. Viņš teica, es esmu bijis Alkatras. Tas bija labais, tā bija vakara naglā. Man uzreiz izauga spārni, jo es esmu aizsardzībā, Džiks aizmuka. Labi, piesako, Džina Heilī, redzēsimies vēlāk. Varbūt satiksimies kādā vintage veikalā, vēl joprojām atlaides turpinās. Šis video nav nekāda sadarbība, tas pilnīgi ir no manas sirds, no brīvas sirds, dāvāts jums, lai jūs varētu aiziet forši iepirkties sezonai. Un, protams, ka tur ir tāda lieta, kad atlaides būs, jaunais pievedums viņam būs šinīta datumā, protams, un par šo reklāmu man neviens neko nemaksā, drēbes nedāvina, vienkārši no manas brīvas gribas jums, maniem sekotājiem. Tā kā piesakot Džina Heilī, redzēsimies vēlāk. Čau! Nē, nu labais, nu kā vai nē, es to nevarēju nepaņemt. Tiešām. Nē, nu, protams, Guns N' Roses, tā ir bomba. Tā ir mana jaunība. Axl Rose, I love you. Tas bija baigais dziedātājs, baigi forši. Viņš arī tādam rīžīm matiem tā kā es. Nu, vēl noplāstās vādas bikses vajag uzvilkt. Nu, atsakot, tam visu redzēsimies nākošreiz. Čau! Ja kaut ko redzēšu vintage veikalā, noteikti nofilmēšu un iedvesmošu jūs.